Sveiciens visiem labiem cilvēkiem. Mēs atkal esam klāt. Es un 3 profesori. Tas ir tik jauks brīdis, man šausmīgi patīk. Prieks jūs redzēt. Rudenī tikāmies un runājām par diezgan dīvainām lietām, bet šodien mēs runāsim par vēl dīvainākām lietām. Būtībā pirmo reizi dzīvē es redzu, ka profesori dabūs komentēt to, ko cilvēki raksta internetā komentāros. Tas ir diezgan dīvaini. Bet iepazīšanās mūsu runātājiem. Zanda Rubene, arī pagājušajā mēs runājāmies. LU profesora, doktorantūras skolas direktore, doktora studiju programmas izglītības zinātnes direktore. Juris Čilters, LU profesors, ekstrakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs. Un var daudziem redzēts Ivars Austers, arī LU izglītības zinātņu psiholoģijas fakultātes profesors, vadošais pētnieks. Un, mēs pagājušajā runājām un iedrošinājām cilvēkus, ka drīkst teikt, kā jūtas tad, kad kāds mašīnā stūrē nevisai labi. Un mēs iedavām brīnišķīgus padomus. Bet pēc tam, kad mēs aizgājām mājās, katrs arī saņēma kaut kādus komentārus no cilvēkiem, kur to bija dzirdējuši, ka mēs runājam. Tie bija kādi 40,000 cilvēki, bija nostījušies to mūsu diskusiju. Tev kāds kaut ko teica, un pēc tam mājā mēs pareizi teicām, vai kļūdījāmies? Nē, man mājās neviens neko neteica, bet es domāju, ka ja tā atsaucība ir tik liela, tad jebkurā gadījumā mēs esam sadzirdēti. Patīk vai nepatīk, tas ir cits jautājums, bet cilvēki par to domā. Un tas arī bija mūsu mērķis. Ļoti labi. Juri, kā tev bija? Man vairāk kolēģi īstenībā minēja, ka ir redzēts, un patiesībā bija ļoti tāda pozitīva rezonanse, kas mani pat tā, pārsteidz, jo parasti jau tie universitātes cilvēki mēs būtu arī tādi tieši, ja kaut kas galīgi nav bijis lāga. Ivar, kā tev gāja? Kā tavā lokā, burbulī? Labi gāja, jā. Es pāris tādus komentārus dzirdēju, un tie bija visnotaļ pozitīvi, ja, ka tas ir viens no veidiem, kā var risināt sasāpējušās problēmas. Ja. Un es domāju, ja mēs tagad paskatāmies, kas tur bija tie internetu komentāri, tad tur droši vien ir 2 varianti, kā uz to skatīties. Viens ir, kāds vispār ir komentāru mērķis, ja? Vai patiešām kaut ko pateikt, ko domā, vai vienkārši tagad uztaisīt kaut kādu mutuļošanos vai nepievērst sev uzmanību. Un, tas, protams, ir tāds pateicīgs temats vai ne, autovadīšana. Es domāju, ka svarīgs aspekts ir tas, ka tas ir tāds drusku nepierasts pavērsiens tam visam, ko mēs sākām cilāt, ka parasti jau ir pierasts, ka ja tu esi autovadītājs, tad tev ir tāda īpaša pozīcija visā, vai ne, ka tu zini, jā, tu uzņemies atbildību, bet tā atbildības uzņemšanās visu laiku jau palika tā kā fonā, vai ne, tā es zinu, es māku, es esmu visvarens, bija tas uzmanības fokus, un tagad kāds to mēģina apstrīdēt, vai ne, ka īstenībā tev var nebūt taisnība. Jā, tā ir tāda, man šķiet, interesanta, svarīga tēma. Laikam tas ir tā kā, kad cilvēks uz jahtas, ja viņš ir kapteinis, viņš pats salauzās gan reiz vai kad drīkst. Bet tev mašīnā pie stūres vienkārši tas cilvēks, kuram ir grūtākā dzīve mašīnā, tev kaut kur jāstur. Jā, bet analoģija, es nezinu, vai ir absolūti pareiza ar jahtu, ja. Jahta ir ļoti tāda inerta, tādā nozīmē, ka tu lēna, un ja tu kaut ko dari, tad, teiksim, ja tu tagad pagriezi stūri, tad apmēram pēc 3,5 minūtēm tu sāksi just, ka maz kompas nosteigā. Jā. Nē, es vienreiz pamēģināju ar simulātoru pabraukt kuģi pavadīt, jā, tas vispār ir, tu tur griez to stūri, vai ne, un burtiski pēc 5 minūtēm kaut kāds kustības notiek. No vienas puses tu prognozē to, kas notiks, bet tu negaidi to rezultātu uzreiz, un tur kapteinim ir jābūt tādam ļoti, ļoti mierīgam, vai ne? Man ļoti patīk šī līdzība. Mums tā līdzība ir ārkārtīgi svarīga, jo kuģa kapteinis uzņemas milzīgu atbildību par visiem, kas ir uz kuģa. Absolut. Viņš pēdējais iet prom vai kāpj no kuģa, vai ja kuģis grimst, viņš tur paliek. Un ir pilnīgi skaidrs, ka kuģa kapteinis saprot, ka visi tie, vai pareizāk viņam pēc amata apraksta ir jāsaprot, ka visi tie, kas ir uz kuģa, ir satiksmes dalībnieki. Bet tas inertums, tur jau ir pozitīva puse, ka tev ir jāprognozē, kas notiks pēc kāda laika, ja? Bet autovadītājs jau ir pieredzis, ka tu pagriezi stūri drusku, un ja tev mašīna jau kustās, viss jau notiek, vai ne, ka tu vari zibenīgi izdarīt. Bet šādi skatoties, ka tu vari no kuģa kapteiņa paņemt to prasmi, prognozēt to, kas notiks pēc 2, 3, 5 minūtēm, tā būtu lieliski. Mēs ņemam analoģiju ar Titaniku. Tur arī bija taču fakti, ka cilvēki tika brīdināti, ka tas aizbergs priekšā bija citi, kas teica, do virsū parādīsim, cik tas kuģis ātri iet. Tad šī
komentēšana un vēlmes no pasažieriem arī ļoti lielā mērā izraisa arī šo milzīgo katastrofu. Bet tur jau ir tā īpatnība ar komentēšanu, ka komentēšanas žanra specifika ir tāda, ka ir daži komentāri par to, par ko ir runāts. Un teiksim, tas mūsu vēstījums, tas ir varbūt viens stāsts, bet tad, sākot no kāda 5. 6. komentāra, faktiski tās ir divas viedokļu grupas, kas cīnās viena ar otru. Viņiem jau vairs nav īsti tieši sakara to, par ko ir bijis runa. Tā kā, teiksim, komentētāju vidū tas latviešu valodā sakot cepiens bija par to, vai ir labi vilkties un braukt lēni, vai arī ir tā atslēga veiksmē uz ceļa ir braukt ātri un iekļauties plūsmā. Man liekas, ka tas viens arī no tiem skaidrojumiem, kas bija arī tajos komentāros. Tā, teiksim, faktiski tā lielā diskusija bija ar tādām abām diezgan naidīgajām grupām, ka tad braukt lēni piesardzīgi, mazākā grupa un tā lielā grupa, ka īstenībā īstā ķibele ir cilvēki, kas velkās. Par pasažieriem vispār tika aizmirsts, vai ne? Precīzi, tas stāsts par pasažieriem, viņš vispār izpalika. Jā, bet tas mūsu stāsts jau bija drusku par kaut ko citu, vai ne? Ka risks ir kontekstuāls un ka tu kā autovadītājs vari ar savām maņām būt gan neprecīzs tā riska uztverē, vai ne? Jo tu vari būt aizdomājies, tu vari būt neadekvāta emociju varā, vai ne? Tu vari pārvērtēt savas prasmes un ka līdzbraucējs vienkārši tev atgriež tādā, precīzākā rīcības modelī, vai ne? No kur viss beigās iegūst. Laikam tā problēma par to, ka vai jāvelkās vai jāskrien, viņam būtībā tādā latviešu kodā ļoti dziļi, jo filmai Limuzīnas Jāņas krāsā ir vairāk kā 50 gadi, un filma sāks ar to, ka, ja es braucu ar atļautajiem 60, vienam man nav jāapdzen. Viņi jau tad ir strīdējušies par to tieši tas. Nekas tur nav mainījies. No turienes tas nāk, streiči jūta, ko Latvijas domā, bet tā laikā nebija komentāru, kur komentēt. Jā, bet redz, tas iedeva to latviešu kodu, tā mēdz teikt. Vēsturniekiem jātiek ar šo galā. Bet kā mēs tās divas grupas varētu rakstot, tie ir pasažieri strīdējās ar šoferiem vai divu veidu šoferi cīnījās savā starpā? Es būšu barga. Es pagājušajā, kā podkāstu latviski sauc? Tad saruna bez liekas montāžas. Iepriekšējā sarunā bez liekas montāžas es teicu, ka auto vadīšana ir tāda maskulīna padarīšana. Un komentāri liecināja, ka komentētāji lielākā daļa no tiem 40,000 bija vīrieši, kas uzskatīja, ka viņi pēc definīcijas sēž pie stūres. Tā vienīgā vieta, kur jāatrodas. Jā, viņi nekādi ne pie kādiem nosacījumiem sevi, lielākā daļa komentētāji, ne jau visi, uzskatīja, ka viņi ir vadītāji, viņi nesēž blakus, lai gan, ja viņi noliktu sevi blakus, visticamāk, viņi noteikti komentētu tā cilvēka vadīšanas stilu, kurš sēž tajā brīdī pie stūres. Ja. Un tad sevi es noformulēju, ka mēs esam aizskāruši maskulīnās varas vertikāli. Paknibinājušies gar to un izsaukuši cilvēku dusmas. Bet patiesībā Jurģim jau ir taisnība. Internetu komentētājs izjūt tādu anonimitātes valdzinājumu. Un viņam šķiet, ka viņš var daudz vairāk izteikties un daudz brīvāk paust visu, ko nevis to, ko domā, bet kas pirmais ienāk prātā, teiksim, kaut kā tā, ja. Un jāsaka tā, ka šī diskusija, tomēr liecina par mūsu sabiedrības tādu kā noskaņojumu kopējo un to sabiedrības attieksmi pret šo jautājumu. Un zināmā mērā norāda uz to, kā mēs izturamies pret nosacīti vājākajiem, pret nosacīti pakārtotajiem tādā sociālajā hierarhijā, ja mēs paņemam šo te patriarchālo attiecību modeliem. Jo es norāvos mazāk nekā puiši, jo es runāju tajā video par bērniem.
Un bērnu tiesības mēs tomēr vairāk respektējam. Mēs saprotam, jā, ka bērniņš patiešām var baidīties un patiešām viņam var būt slikti. Un tā. Man patika, ka cilvēkiem bija patikusi mana frāze par to apvemšanos. Ja? Tas tā kā bija saprotams. Tas bija tā, ka, ja es atgādinu, es teicu tā, ka labs veids, kā panākt, lai brauc prātīgāk, ir pateikt, ka es tūlīt man paliks slikti un es pievemšu tavu mašīnu. Tas uzreiz tas tika atzīts, ja, ka mašīnu piešmucēt gan nav labi, bet būtībā, ja bez jokiem, tad tomēr šī te diskusija komentāros liecina, ka tādas kampaņas, kurās līdzīgas kā šī, ir nepieciešamas. Bet par to anonimitāti runājot, Ivar, vai nav tā, ka tā anonimitāte komentāros ir tāpat anonimitāte, kas tev ļauj mašīnā darīt blēņas? To numuru es nezinu, to mašīnu es nepazīstu, tu esi citā kvartālā, citā rajonā. Tā ir viena tēma, jā, par kuru noteikti ir vērts runāt. Par to jau ir pētījumi, vai ne, ka līdz ko tu esi anonīmāks, tu dari agresīvāku visādas lietas. Vārdu, uzvārdu un adresi, kur tu dzīvo. Tu vairs blēņas nedarīji, jo tev var atrast. Par to ir. Tas slavenākais ir tāds, vai ne, ka Kalifornijā paskatās, kā uzvedas tie, kuriem kabrioletiem ir jumts vaļā un tie, kuriem ir ciet, vai ne. Jo mēs varam pieņemt, ka tie ir puslīdz vienādi cilvēki, kuri pērk šādas auto. Un tā, ka tev jumts ir vaļā, nolaists, tad tu ar daudz mazāk varbūtību kādam tur uztaurēs, ja viņš nesāks laikā braukt pie zaļās gaismas, vai ne, tā kā vajadzētu sākt, līdzīgās situācijās vienkārši salīdzinot, ja. Un tad vēl ir visādi pētījumi, teiksim, tie, kuri uzvāk kapuči jaku un uzliek to kapuci pār pa galvu, vai ne, tad tā uzvedība arī kļūst savādāk nekā, ja tev ir mugurā kapuči jaku, un es redzams, ja, tādas vienkāršās lietas. Bet interneta komentāriem jau mērķis nav noskaidrot patiesību, tas arī jāņem vērā, ja. Pat, ja cilvēki patiešām mēģina argumentēt to darīt, nevis tur dižoties ar savu vēlmi parādīt, kā ir jādzīvo, tad vienalga tas virsmērķis jau ir pierādīt savu patiesību, nevis nonākt pie īstenās patiesības. Un vēl viens svarīgs aspekts man šeit pie tā viss ir, ka tas, ja sākotnējā reakcija ir tā kā kļūt piktam, ko te man tagad mācīs kā pareizi dzīvot, tas nenozīmē, ka mazliet ilgākā termiņā tas viedoklis un tās attieksmes nevar mainīties. Ja? Teiksim, psiholoģijā ir tāds fenomens, kā anglisms nav sleepers efekts vai ne, ka tāds gulētāja efekts, ja? Ka pēc kāda laika cilvēks būs aizmirsis, no kurienes vispār tā ideja nāk, bet viņš sāks rīkoties saskaņā ar šo te kaut kādu ieteikumu šajā gadījumā, kurš viņam sāk šķist pietiekami loģisks. Ja? Tā tas kaut kāda inercija ir tajā visā mainīties. Mēs varētu nākam rudeni paskatīties, cik būs statistika avārija, kurā kāds ir dabūjis galu, kuram kāds ir sēdējis blakām. Pagājušo gadu mēs zinām, varētu salīdzināt ar šo? Tik ātri nenotiks. Tik ātri tas vilnis neatnāk. Diskursa evolūcijas teorija tomēr liecina, ka jāpaiet ir vairākiem gadiem. Un mums ir jāpierod pie, ja sabiedrībā par to runās un sabiedrībā par to domās, tad jāpaiet zināmam laikam, lai to uzvedību pārņemtu. Protams, ir divi veidi, kā mēs mainām, droši vien vairāk Ivars teiks, bet es piedāvāju skatīties tā, kā mēs varam mainīt savu uzvedību un savus uzskatus, piemēram. Tātad ir evolucionārais ceļš un revolucionārais ceļš. Revolucionārais ceļš jau notiek kādas nopietna krīze, kaut kādas ziepes, tad tu vismaz uz laiku saņemsies, savāksies un piedomās. Ja? Bet varbūt mums nevajag obligāti iedzīvoties krīzēs un mēģināt domāt nedaudz citādāk. Pieņemot, ka satiksmes dalībnieks patiešām ir ik viens, kas atrodas automobīlī. Kas izgāja no mājas? Kurš izgāja no mājas satiksmes dalībnieks? Jā. Bet tur jau vēl ir tas stāsts par to, ka, teiksim, ja mēs skatāmies uz šos komentārus, tad ļoti bieži ir tas visu varošais, super zinošais ceļa pavēlnieks, šoferis, kas komentē. Un patiesībā jau tā mūsu diskusija
droši vien tos viedokļus nedaudz iešūpo, un tas ir svarīgi. Bet es vienkārši vēl rezonējot arī ar Ivaru un arī Zandis teikto, gribu teikt to, ka jo anonīmāki komentētāji, jo lielāks atvēziens. Dot arī kiberpsiholoģijā sauc par tiešsaistes kavējumu efektu, ka, teiksim, cilvēki, kuri ir atpazīstami, izsakojami, viņi daudz piesardzīgāk komentē, viņi argumentētāk komentē, jo faktiski, ja mēs skatāmies to visu varošo braucēju, kuram ir svarīgi būt plūsmā un kuram ir svarīgi nevilkties tad vienkārši jāsaprot, ka lielākoties, nevienmēr, bet tomēr lielākoties tie bija anonīmi vai komentētāji, kuru identitāti mēs nevaram pat izsakot. Problēma kopumā, kas izgaismojās, skatoties to komentēšanas kontekstu kopumā, ir tā, ka mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tiešām ir tā, bezmaz, varbūt pat limuzīnas Jāņmakts krāsās, griezumā tāds patiešām ceļa pavēlnieka sindroms. Un arī tāds, teiksim tā, tas tagad stūri manās rokās, es braucu un tā, bet kas ir tiem citiem? Kas ir tas cilvēks, kas blakus? Un labi, viņš neko neteiks, bet viņš arī tur ir. Bet saliekot kopā, man šīs lietas, par kurām mēs runājam, te ir vēl viens aspekts, kas varētu palīdzēt to visu saprast, ka tas jau jautājums par identitāti ir tādā nozīmē, ka es esmu gadiem ilgi tagad domājis par sevi noteiktā veidā. Labi, mums tas tēls izveidojies lielceļa pavēlnieks vai ķēniņš. Mans Viktors var visu. Jā. Tas jau izmaiņas nenotiek zibenīgi un nav salīdzinām internetu komentēšanas situācija ar to, ko tu dari un kā tu paudi savu viedokli braucot, vai ne? Tad tu patiešām esi varonis internetā, anonīms, kuru grūti identificēt, bet pat ja tev kaut kas uzmanības perifērijā, kaut kas tāds ienāks prātā, visticamāk tu to neteiksi, jo tu rēķināsies ar to, kā tevi tajā situācijā citi uztver. Te mēs varam atsaukties uz klasiskiem pētījumiem tajā pašā sociālajā psiholoģijā, vai ne, ka cilvēkiem pat iedomāts citu viedoklis ir ārkārtīgi spēcīgs motivators kaut ko darīt vai nedarīt. Ja? Citi pat neko nav teikuši, bet es tagad domāju, kā citu uztvers. Ja es tagad neņemšu vērā to, ko man saka, tad par mani domās kā par absolūti briesmīgu cilvēku. Ja? Pārfrāzējot. Man ilustrācija tam, ko tu saki, man visvairāk, es nevaru teikt, nokaitināja, bet uzkrita. Ja? Visvairāk es pamanīju to, ka tika šādi reaģēts. Atvērsi muti, izlikšu ārā ceļa malā. Jā. Un tad jautājums, vai patiešām, tas ir tas, ko tu saki, realitātē. Viņš tiešām to savu blakus sēdētāju, meža vidū bērnu, sievieti, vecāku cilvēku, vai pat arī vienalga, kuru tiešām liktu kāpt ārā, ja? Lai gan ir tādi jociņi arī Facebookā redzēti, ja? tādi, kur bērns kaut ko pasaka vecākiem ne tā, un tad bērns skrien blakus mašīnai. Labi, bet te ir man šie divi aspekti. Viens, ko tu jau Zāni teici, tad tie komentētāji pieļauj, ka patiešām arī viņi tiks izlikt ārā. Un otrs, mēs jau varam to ielikt citā kontekstā, jo automašīnas vadīšana, vispār visas autolietas jau ir tā kā kaut kādas ļoti īpašas sabiedrībā. Jā, es esmu bieži citējis to, ko mēs savulaik ar SKDS kopā uztaisījām, to mikropētījumu par to, kas ir atļauts autovadītājiem, bet nav atļauts citā kontekstā, tur mazliet pašmaukties ātrumu pārkāpjot ir pilnīgi pieņemami un labi, bet mazliet pazakt veikalā, kad tu esi izsalcis tur par nepilnu eiro, tas galīgi nav pieņemams. Un tad mēs šo te uzvedības modeli varam pārcelt citur. Teiksim, tagad kāds klasē stundas laikā traucē citiem. Ja tu tagad, tu esi skolotāji, un tu man aizrādi, ka es ne to daru. Tu esi pasniedzēji, un es esmu students, un es tur uzvedos neiedzīgi. Un tu man aizrādi, kā man drīkst aizrādīt, vai ne? Es esmu labs, gudrs, prasmīgs students, pastieties uz manām prasmēm un atzīmēm, vai ne? Un kā? Profesor Ruben, es jūs izlikšu no auditorijas, jo man nedrīkst aizrādīt. Analoģija vienkārši ieliekot kaut kur citur. Ja es darīšu neiedzīgas lietas vienā kontekstā,
Jā, es sapratīšu, ka man drīkst aizrādīt, bet tagad vadot auto, man neviens nedrīkst aizrādīt. Par to es mēģinu kaut ko pateikt. Bet ir jau arī tas tomēr, personības iezīmes, kas padara dažus cilvēkus netīkamus. Pilnīgi vienalga, vai mēs domājam pie autostūres vai klases telpā. Teiksim, tas tā nespēja priekšstatīt cita perspektīvu, teiksim tā. Nespēja iedomāties, ka tas cilvēks, kas blakus sēž, ka viņš jūtās nedroši, ka viņš jūtās draņķīgi. Un tas ir arī klases telpā. Tie, kas sarunājās un traucē, viņi nespēja kaut kā iedomāties, ka ir cilvēki, kuri mēģina sekot tai nodarbībai. Un faktiski tā perspektīvas, tas perspektīvas trūkums, tā ir arī tāda daļai arī personības ķibele, kas šajos gadījumos, viņa... Bet tā ir prasme, kur arī īstenībā var mācīties, jā, jo mums jau tagad bija tas viens no pēdējiem publicētiem pētījumiem par to, ka tie autovadītāji, kuri domā par to, kas notiek uz ceļa arī no citu satiksmes dalībnieku skatu punktu, ka viņi ar mazāku varbūtību iekļūst negadījumos, ar mazāku varbūtību apzināti pārkāpj, retāk, līdz ar to arī maksā sodu naudas un tam līdzīgas lietas. Jā, tur ir noteikti tāda empātija var iemācīt. Kaut kādā pakāpē var, protams, ka ir taisnība Jurģim, vai ne, ir noteikti personības tipi, kuriem ir mazāk predispozīcija to darīt, bet no otras puses to var mācīt. Kaut kādas burtiskā nozīmē, gandrīz vai tehniskas lietas, jā, teiksim, kā Vācijā mācot, man patīk tas piemērs, ka tev iedresē, ka duris ir jātaisa ar labo roku vaļā, nevis ar kreiso. Tā kā droši vien lielākā daļa autovadītāja dara Latvijā. Jo kas notiek, ka tu taisi ar labo roku, tu automātiski pamet aci, kas notiek tev no autiņa pa kreisi, vai ne? Tur var velosipēdists braukt, motocikli. Tā kā smagā mašīnā šoferi liek uzkāpt uz katru pakāpienu, nojāties lejā un izmušķīt kāju. Tieši tā. Līdzīgi, ja. Tāpat ar to perspektīvu, ja. Tu jau vari dresēt šī vārda pozitīvā nozīmē, tā, ka tu sāc braukt, kas tur notiek. Citiem tas nāk dabiski, citiem gadās labs instruktors, kurš to iemāca. Bet, piemēram, tajos komentāros statistika bija tāda, ka apmēram 60% komentētāji bija pret aizrādīšanu. Jūs gaidījāt tādu rezultātu no šitā? Tas ir droši vien dabiska reakcija. Cilvēki jau ir jutīgāki, sensitīvāki attiecībā pret kaut ko, kas tev potenciāli var kaut ko atņemt. Vai ne? Tas ir tas teikums par pierasts uzvedības modelis. Ja tas ir jāmaina, tas ir tā kā investētās naudas zaudēšana vai gandrīz izmaksāt kredītu atņemšanu. Tu esi visu mūžu tā darījis. Tu neviens nekad nav to aizrādījis. Tas ir vienīgā vieta, kur tev bija vara sēdēt pie stūres un baidīties. Tieši tā. Bet zini kā, es pat gribu teikt tā, ka ja mēs ņemam vērā, ka tas ir interneta komentāru vide 60% pret, bet veseli 40% par, ir labs rezultāts. Jo tā vide jau ir, drīzāk negāciju izpaušanas vide, kā pozitīvas atbalstošas attieksmes paušanas vide. Mēs varētu veikt pētījumu par to, kā tas būtu kaut kādā netik anonīmā vidē. Ja? Jo anonīma aptauja būtu citi rezultāti, bet televīzijas operators un žurnālists ar mikrofonu, kas tev uz ielas pieietu klāt un tevi rādītu panorāmā un teiktu, vai tu domātu par līdzcilvēkiem automašīnā un vai viņi drīkst paust to, ka viņiem ir bail, būtu pilnīgi citi rezultāti. Tur vēl tāds aspekts, ka, tā, ka komentē, tad tomēr, kā es teicu, ir daži komentāri par tēmu, un tad ir tās grupiņas un tās viedokļu kopienas, kas pēc tam tur cīnās un plēš vienu otrai galvu nost. Viņas jau tā reālajā dzīvē, viņas ne tik radikāli veidojās. Un es domāju, teiksim, tas 60 un 40% sadalījums, viņš jau arī būtu savādāks. Teiksim, tā, tas jautājums, vai mēs uzskatām, ka mēs varam izlikt blakus sēdētāju, ja viņš pasaka, viņam bail. Klātienes situācijās tas varētu būt arī savādāk. Tā kā es to neņemtu tik nopietni. Tas varbūt
varbūt ir Bet tā kā no vienkārši... tiem komentāriem tikai 20% bija par aizrādīšanu. Tas tāda kaut kāda upuru loma, baidīties teikt, ka ir par. Jo, man liekas, visiem, kas sēž blakām, vajadzētu būt priecīgiem, kad drīkst aizrādīt. Kāpēc tik maz? Vai rakstīja tie, kas sēž blakus? Internetu komentēšanas mērķis jau nav noskaidrot patiesību. Piesiet dušu. Bet svarīgi ir tagad dabūt to, ka tu pateiksi kaut kādu rupjību, un tev tur saliks īkšķīšas sirsniņas vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, tas jau ir tas komunikācijas negatīvais aspekts internetā, nu īpaši sociālos tīklos, vai ne? Ka, to jau mēs intuitīvi saprotam, ka ja mēs kaut ko labu pateiksim, tad tur ir salīdzinoši maza varbūtība. Tam jābūt kaut kam ļoti, ļoti labam. Ja? Ziniet, man tagad bija, man bērns piedzima, viss tur saliek, vai ne? Bet ja tu pateiksi, ka tas un tas ir muļķis, un tas bija absolūti stulbākais, ko varēja pateikt, uzreiz tur būs šūmēšanās, vai ne? Un es ar tās domāju, tam līdzīgi. Un tas ir arī tajos komentāros līdzīgi, vai ne? To jau mēs saprotam. Ja tu pateiksi, kaut kas labs tagad ir izdarīts, labi, tur neviens, skaidrs, bet ja tu pateiksi, ir kā dīvainīši un muļķīši ir kaut ko izdomājuši par mūsu naudu, protams, vai ne, tad tur uzreiz ir lielāka cerība. Bet tad mēs varam atgriezties pie atgādinājuma par to, cik cilvēki mums ir auto negadījumos pagājuši gadu gājuši bojā, cik bērni, cik blakus sēdētāji un cik liels zaudējums ekonomikai, valsts ekonomikai ir tādā ilgtermiņā, ņemot vērā, ka tie, kas brauc pie stūres, ir darbspējīgā un reproduktīvā vecumā lielākoties. Līdz ar to, varbūt padomāsim. Es pagājušajā gadā piedalījos pagājušā vasarā Lampā vienā diskusijā par velospēdistu miedarbību ar citiem transporta dalībniekiem. Un mums tā ļoti produktīva, mēs tā mācām cilvēkus, kā dzīvot, mazliet ironizējot par to, ko mēs tur runājam. Un tad auditorijā pacēla roku viens kungs, tāds mazliet 60 plus, un saka, ziniet, es esmu cilvēks, kurš pelna naudu valstī. Ja? Es esmu fūras šofers. Un nav tā, kā jūs sakat, tie riteņbraucēji man traucē normāli braukt un normāli pelnīt naudu. Ja? Tā kā īstenībā riteņbraucējiem nav jābūt uz koplietošanas ceļiem, bet tā argumentācija bija tāda, ne jau kā tagad sadzīvot vai kā izmainīt kaut kādu ceļu infrastruktūru, bet vienkārši šie ceļi ir paredzēti smagajiem auto, mēs pelnam naudu un visiem pārējiem ir jāpieraujas šajā situācijā. Ja? Tā kā varbūt arī tāda argumentācija. Ja? Jo fūra ir lielāka. Jā. Tie vēl tā lieta tāda, ka mēs runājam par tādiem, mums ir tāda smagnēja, konservatīva tā sabiedrība, un tad ir tas īstais, labais autobraucējs, kas izsēdina tos, kur domā, kas galvenais, kas izsaka tos savus viedokļus. Tad ir labi, ideālais blakus sēdētājs, bet ir arī tie gājēji pa ceļu, kur tiek apšļakstīti, un kas tad viņi priekš kam viņi tur ir uz ceļa, un tie velosipēdisti. Un vienkārši, ja mēs tā skatāmies, mūsu sabiedrība viņa kļūst ļoti dominanti, egocentriska un manuprāt, nespēja priekšstatīt cita perspektīvu, nespēja priekšstatīt blakus sēdētāja perspektīvu, nespēja priekšstatīt velosipēdistu perspektīvu vai kājām gājēju perspektīvu kaut kādā rudens dubļu laikā. Tā vienkārši ir tā milzu ķibele, kāpēc mums ir ļoti grūti tā draudzīgi darbināt attiecības, satiksmes. To jau var pārvērtēt savādāk drusku ilgtermiņa orientāciju. Mums te bija tas stāsts par jahtas vadīšanu vai ne, ka tev drusku jāparedz uz priekšu. Tā kā stāsts jau ir par kaut kādu niecīgu savu iegūmu ziedošanu kopējam labumam jau tuvā nākotnē. Ja? Tā tad man tagad varbūt nebūs tas nelielais prieciņš no pārliekā ātras braukšanas, prieciņš pēdiņās vai ne, bet summāri mēs visi vairāk iegūstam tādā veidā. Tā arī var domāt, un tur ir tā sabiedrības dimensija. Ja? Spēja atlikt baudījumu, tā sacīt, ja? Drusku krāt kaut kam. Vispār man šķiet, ka tas, kas notiek uz satiksme, ir tāds sabiedrības mikromodelis. Tur ir viss attiecību spektrs. Un mēs tieši skatoties to vienu griezumu, varam redzēt, kas vispār sabiedrībā notiek.
jāsaka, ka jā. Satiksmes pētījumos jau ir tas teiciens, mēs braucam, kā mēs dzīvojam, vai otrādāk mēs dzīvojam, kā mēs braucam. Jo tas tāds drusku pārspīlēts, bet, zinām, bet vai nav taisnība tā, ka to, ka mēs kādi esam, šis modelis atspoguļojas, ka varbūt tie, kuros mēs mudinājām aizrādīt, ir tikpat draņķīgi raksturi, kā tie, kas ir pie stūras. Viņam nonāk konflikts ar to, ka viņš ne tajā tonī pateica to savu tekstu, vai tas ne tā, un tad viņi ap divu sadurās, un mēs kā gribējām labi un pateicām, ko teikt, bet viņš varbūt kaut kādu intonatīvu bagātību radīja konfliktu. Redz, tā problēma ir kopumā, ka mums jau tie autovadītāji, viņi daļa no tās pašas melnbalta domājošās sabiedrības. Mums ir ļoti polarizēta sabiedrība un ar visādām citām problēmām, bet vienkārši sapratīsim to, ka tie autovadītāji, viņi jau ir daļa no tās sabiedrības. Un ja mēs tagad mainām vai mēģinam mainīt viedokli par to, kāda ir jēga blakus sēdētājiem, ko blakus sēdētājs var darīt lietas labāk, tad, protams, ka mainās tie atskaites punkti savā ziņā. Nē, Paulam jau bija cita doma. Tātad šo kampaņu blakus sēdētājs arī var izmantot neadekvāti. Tagad es drīkstu piesieties. Tagad es drīkstu piesieties, un tagad es drīkstu tev norādīt visu, ko. Jo profesori atļāva. Jā, ar to vienmēr ir jārēķinās. Ja? Bet patiesībā šīs kampaņas uzdevums ir dot iespēju padomāt, izprovocēt to domāšanu un paskatīties varbūt no citas perspektīvas uz to, kas notiek uz ceļa. Un tādā ziņā es saku, arī šie te cepiena komentāri ir vietā, jo cilvēks, labi, varbūt tie ne visi komentāri pauž tur briesmīgi dižas un dziļas domas, ja? Tās ir tādas pirmās emocionālās reakcijas drīzāk cilvēkiem, bet no aizdomāšanās acīm raugot notiek. Es nolasīšu pāris citātus ar šoferu komentāru no šiem te, ka mēs esam savākuši, tad vienkārši Toms saka, vienkārši kā pārā, nekāda problēma. Viens anonīmais rakstīs, blakus sēdētājs var izkāpt, ja kaut kas nepatīk. Un Dzintars saka, pareizā rīcība ir izsēdēt to, kam nepatīk, kā braukt vienam. Tad es no šādiem komentāriem vienīgais, ko secinu, ka es laikam teiktu, autobusu pieturas tūmā savus komentārus. Ja man izlaižos, tieku tālāk ar... Meža vidū es laikam neteiktu to aizrādījumu. Es gribu redzēt, es tam Tomam, kad es būšu panorāma un satikšu Tomu un teikšu Tom, vai tu pasaki vēlreiz to ar savu seju, savu vārdu visai Latvijai, ka tu savu bērnu mežā vai vienalga, ko izsēdinās. Tā, viņš patiesībā tā nemaz nedomā. To jau mēs arī zinām no klasiskiem pētījumiem, ka cilvēku viedoklis neprognozē uzvedību, jā. Ka tas ir ļoti retos gadījumos. Mēs nevaram tagad prasīt, vai tu tā darīsi? Jā, es droši vien, ka tā darīšu, jā, bet tad, kad būs tā situācija, tad jau tā situācija būs absolūti cita, jo tā primārā motivācija tagad ir parādīt, cik es esmu varens un nedomā man kaut kad aizrādīt. Ir jau arī pētījumi taču par agresīviem komentētājiem, kāda viņa reālajā dzīvē, ja runa ir par anonīmiem agresīviem komentētājiem, viņi ļoti pelēki un pat jāsaka gļēvi reālajā dzīvē, viņi nav neko īpaši gatavi izdarīt. Tagad tu izsauci dusmas. Jā, bet tas stāsts ir par to, ka tajā brīdī, kad viņš ir anonīms, viņš var atvēzēties, jo viņš reālajā dzīvē, viņš īstenībā savu viedokli nevar pateikt. Tas ir par to Tomu un panorāmu. Tad, kad neviens viņu neatpazīst, viņš ir tas ir viņa žanrs, ko viņš atveicies. Man šķiet, tur ir vēl lielāka tāda lieta par to, ka tā ir tāda drosmes sekundes simdaļa. Tu tā kā koķetējot ar sevi raksti to slikto komentāru, tu viņu tā izgaršo apsties, kā viņš uzrakstījies, un tev vajag tikai sekundes desmitdaļa enter un aizgāja. Jo tev nevajag tā kā pat ilgi pārstāvēt savu domu, tu ļoti ātri viņu aizsūti, un tad gaida rezultātu. Un tur tik maz drosmes varbūt ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem ikdienā viņi nebūtu. Skaidrs, un ar klātienes situācijās mums tomēr ir jāpadomā, kaut kā mums ir pretī arī kā cilvēks stāv, mums jāpadomā, kā mēs tā, tomēr, kā mēs viņam skatāmies acīs, un tā, ka neviens mūs neredz, mēs pirmkārt varam atvēzēties, jā, bet mēs varam arī mazliet toksiskāk pateikt. Vai sirsnīgāk. Labi, šajā gadījumā nav runa par sirsnīgumu, bet tas toksiskais izteikums, tas ir tas, ko mēs varam strateģiski nedaudz izskaidrot uz priekšu.
Tā kā noteikti, kas šajos gadījumos viņš ļoti labi darbojas. Man pat liekas, ka tā rezonance kopumā jau ir ļoti saprotama. Man tāds tā retrospektīvi ejot cauri tā atgrieztiskajai saitē, man nebija tāds īpaši pārsteigums. Pat tas komentārs, ka man visticamāk nav autovadītāja tiesības, arī nebija nekas pārsteidzošs. Loģiski tur bija. Tu tādu saņēmi? Jā, loģiski, ka arī uz personīgiem apvainojumiem mēs izgājām. Jā. Man ir. Jā, bet tik mums viena pasažiere, Gunta, komentē, saka, jā, un tu šoferis pasaka, ka viņi nemāca, ja kaut kas nepatīk, var iet ar kājām. Gunta laikam baidās, ka viņi tiešām izsēdinās ārā. Tam pasažieriem kaut kādā ziņā bail. Bet taču bija tādi laiki, kad šoferis bija tāds kučieris, nabaks, kuram bija jāklaus tā kā kalpam, un kungs sēdēja aizbrauja mašīnā. Kopš kur laiku mēs dabūjām, ka galvenais ir pie stūres, varbūt tā kā kalps ir pie stūres. Tas, ko mēs kādreiz esam savilkuši datus kopā, kas raksturo tās Eiropas valstis, kur ir sliktāk ar ceļu satiksmes negadījumu statistiku. Un viens no tādiem kopējiem pavadieniem ir, ka tajās valstīs varas dimensija kā vērtība ir svarīgāka. Ja? Un, protams, ka tie ir īpaši šie cilvēki, kuri visticamāk arī tādus komentārus pasaka, vai ne, ka viņiem automašīna nav tikai pārvietošanas līdzeklis, pēc iespējas mazāk riskants, vai ne, bet tā ir arī varas demonstrācija. Un varas demonstrācija var būt dažādos veidos, ja kā tu attiecies pret citiem satiksmes dalībniekiem, kā tu attiecies pret līdzbraucējiem. Tur ir kaut kas krietni vairāk, kaut kas simbolisks, ja, un tad tur runāt par to skatu punktu maiņu, par citu perspektīvas ieņemšanu. Es to daru, bet es gluži pretēji daru. Vai tas cits ir sajūts, kurš te ir galvenais? Ja? Man ir sajūta, ka vēl nav. Es tagad izdarīšu kaut ko citu. Ja? Bet tad jau ir tā interesantā lieta, ka auto ir arī daļa no cilvēku identitātes. Vienā vai otrā virzienā auto papildina to. Te jau ir tas, teiksim, Toyota Prius slavas gājiens, kad pirms pārdesmit gadiem tas kļuva populārs, tas modelis, kas viņu pirka. Ja? Viņu pirka tādi liberāļi, kuriem vajadzēja parādīt, ka man nevajag kaut kādu milzīgu luksus auto, un es pērku auto, kurš rūpējas par nākotni. Ja, Džordžs Klūnijs pat laikam brauc ar Prius. Jā. Kas to sekmēja, ka tas autiņš tajos gados vizuāli atšķīrās, ja, ka es varēju parādīt, ka man ir Toyota Prius. Vai ne? Un cilvēki to pirka. Un tas, protams, absolūti identitātes sastāvdaļa. Vai ne? Man nevajag tur kaut kādu Dodge Ram vai ne tur agresīvu. Tas neizdodos, ja viņš iztīdos tā kā pārējās mašīnas. Viņam jābūt bezkaunīgi no katras stūra atšķirīga. Te jau droši vien ir stāsts par to, ka ja es nopērku tagad lepnu, vēlams vizuāli agresīvu un arī jaudas ziņā pietiekami spēcīgu auto, tad es kaut ko varēšu piepirkt klāt. Ja? Te evolucionārie pētnieki teiktu, ka tas ir status demonstrācija, lai tiktu pie ekstrā seksuālām attiecībām, vai ne? To, protams, cilvēki pārspīlē. Amerikāņiem bija pētījums, kāpēc pērk Porsche to 911, vai ne? Un tad viņiem sociologi to taisīja un prasīja, kā jūs domājat, cik ekstrā seksuālas attiecības gadu laikā jūs dabūsiet, vai ne? Un tad viņi minēja, kāds 7, 8, vai ne? Bet statistika rādīja šķiet 2, ja, no galvas citējot. Tā kā krietni pārvērtē. Ekspektācijas bija. Jā, drusku dabūja, bet tur ir tās attiecības, ja, ka es tagad domāju, ka es nopirkšu vēl kaut ko papildus tam, kas ir tas... Tā kā iegūšu vēl. Tā mašīna būs tā kā tā mašīna būs kā esmu, jā. Un kaut kādas paralēlas, domāju, arī šādā nozīmē. Man šķiet, ka mūsu saruna ir aizgājusi tādā ļoti radikālā vienā virzienā. Ne visa sabiedrība komentē, un tie, kas mums piekrita, nekomentēja. Viņi vienkārši klusējot piekrita. Viņi piekrita. Vai aizgājušo padomu darboties. Un atcerieties, ka mums bija kampaņas noslēguma pasākums vai atklāšanas pasākums, tas bija dzemdību namā. Policija, ātrā palīdzība, visi absolūti atbalstoši reaģēja. Un tātad profesionāli iesaistītie teica jā. Drošas braukšanas speciālists teica, jā. Es domāju, ka tie mierīgie tiešām nekomentēja un visdrīzāk, ka pieņēma šos padomus, arī šos paņēmienus, kā runāt, kad runāt un ko teikt. Noteikti aizgāja, bet ir kaut kāds tas sāpīgais gals,
kurš arī izstāja šo statistiku ar tiem, 150 bojā gājušiem, un tas satramījās. Man patika viens tas komentētājs, viņa komentārs izklausās pēc tādas īsās formas latviešu tautas teikas, es nolasīšu priekšā, Švancis, viņš pats ir apzīmējis. Tad šī latviešu tautas teika. Man vienreiz mūžā gadījās tāda aizrādītāja, jaunībā, čomaka draudzene. No sākuma es to uztvēru kā joku, atjokojos, bet tad sapratu, ka aiziet pa nopietno. Es apstājos, atvēru viņas durvis un palūdzu izkāpt. Tālāk braucām bez viņas un bez čoma. Vēlāk viņi pašķīrās. Tas beigas, man liekas, vienkārši latviešu tauta. Un tad viņi dzīvo ilgi un laimīgi. Viņš jūta, ka tur nebūs. Jo arī čomakam nederēja draudzene, kas aizrāda. Bet čomaks tomēr izkāpa līdz ar draudzeni, neatstāja to draudzeni vienu. Tā laikam bija viņa kļūda, viņš pazaudēja gan draudzeni, gan draugu. Par to vēsturi klusē, par draugu mēs nezinām. Jā. Jāsaka, ka šis ir tas gadījums, kur, manuprāt, Jurģis runāja par specifisku raksturu. Tādu, kurš zina labāk par visiem, kas tas tāds ir, ne? Nekur, bet redz, ka tā arī var laikam darīt, un pēc tam viņš kaut visu mūžu noteikti tīksminās par šo stāstu. Viņš stāsta katrās otrās mājas viesībās šito gājienu, kā viņam izdevies ir. Un pareizi viņš darīja, jo viņš pēc tam izšķīrās. Bet redz, šis tiešām varētu būt tāds latviešu tautas teika, jā, tātad, redz, kā ir. Tu komentē, tu saki kaut ko man, un redz, kā tad viss beigsies, vai ne? Tā kā, Es domāju, ka, ja piemēram, tāda būtu arī tāda salīdzinoša pētījuma Latvijas, Igaunijas autovadītāja mentalitāte, mums ļoti, piemēram, šis būtu aspekts, kur parādītos atšķirības. Kāpēc tā domā? Man liekas, ka mums ir kopumā agresīvāka un polarizētāka sabiedrība, un man liekas, teiksim, tā skatoties, tas, kas ir redzams komentāros pie stūris, un tas jau vienkārši lielāks sabiedrības tāds. Arī to, ko Ivars saka, tā mašīnas status, tad Igauņi pērk daudz maz tādas saprātīgi jaunākas un lētākas mašīnas. Viņam nav tādu galējību. Bet tas komentārs, tā teika, tā ir reāli tāda vardarbības leģitimizācija. Ja? Vēl mums interesē par sabiedrisko transportu. Mēs runājam par to vieglo mašīnu, bet mums jau liela daļa šo padomu bija, ko darīt, ja tas autobusu šoferītis satrakojies. Un te viens anonīmais raksts, sabiedriskā transportā visur ir norādes, ka brauciena laikā ar vadītājs sanāties aizliegts. Kā tad tur, vai ne? Tā kā padoms ir un ir likums, ka neļauj runāt, un mēs tagad mācīsim dzīvot šoferim, kur nedrīkst runāties. Tur laikam bija tā padoma daļa, ka nevajag runāt, kamēr viņš brauc. Jāpasaka, tā kā izkāpām ārā. Nē, arī pie pieturas. Jā, pie pieturas. Viņš jau stāv. Viņš tikko tad tirgo biļetes un dzesē muti, tad tajā brīdī viņi var runāt. Daži atkal saka, ka tā aizrādīšana padara braukšanu bīstamāku. Tieši pasažieru komentāri ļoti bieži noved pie haotiskas braukšanas un negadījumiem, tā Dzintars saka. Un jebkura aizrādīšana, pamātīšana pie stūres vairos šaubas un neizlēmību un tiešā veidā sekmē avārijas situācija rašanos. Un tas apmēram tā teikt, vai ne, ka tagad ir kaut kāda agresīva uzvedība ģimenē vai ne no agresora puses vai ne, un neko nedrīkst teikt, jo tas var vēl provocēt vēl agresīvāku uzvedību. Jā. Tā ir līdzīga argumentācija. Klausoties tajā, ko Ivars teica, man uzreiz šķiet, ka tas arī ģeopolitisko problēmu risināšanā mums ir diezgan raksturīgi, ka nevajag kaitināt un nevajag provocēt to, kas ir agresīvāks. Jā, bet vai tas kādreiz ir nostrādājis? Mums tā kā nav tāda, laikam, atmiņā, ka tas būtu baigi labi darbojies. Nē. Pēc starp iebilst un vienkārši cēli un lepni stāvēt pretī, laikam ir atšķirības. Redzi, jautājums jau arī kādā veidā tas komentārs notiek. Tas vēstījums jau nav tikai vadītājiem, bet arī tiem, kas sēž blakus. Kā tu pasaki? Kad tu to saki, kādā tonī, kādiem vārdiem, un par to mēs pagājušajā podkāstā daudz runājām. Ja? Tieši tie padomi likās ļoti derīgi, un tos pat neviens īsti neapstrīdēja, ka vajag teikt mierīgi, ka vajag stāstīt par savu sajūtu, un ka nevajag pazemot to braucienu, teikt, ka viņš tur ir muļķis stulbs vai nezinu kāds. Un tas, man liekas, bija tā kā ļoti jēdzīgi, bet interesantākais, ka vienā brīdī sāka parādīties kaut kāda no autobusu parka mums sāka rakstīt, ka beidziet šitā mācīt, jo tie cilvēki sāka klupt virsū šoferīšiem un galīgi neļauj braukt. Kas tur varētu būt? Tas droši vien ir rādītājs arī, kā tie šoferīši brauc no vienas puses. Gribētos redzēt, kā viņš brauc. Vienmēr jau ir kaut kādi robežu gadījumi, vai ne, kur cilvēki var izpaust savu neapmierinātību par dzīvi vispār, vai ne, un tur gadīties var jebkurš. Jā, bet ko darīt? Ko tas šoferītis atbild par visiem, kas ir autobusā?
un viens uzvedas neadekvāti. Nu, šoferītim droši vien tāpat kā Rīgā, piemēram, es esmu redzējis gadījumus, kur durvis nevar vaļā un izsauc policiju vadītājs. Tur kāds autobusā dara blēņas, viņš izpildē. Nu jā, bet tas jautājums jau ir par kopējo ieguvumu, vai ne? Mēs tagad nevaram teikt, ka tas atsevišķais gadījums ir bijis kaut kas universāls, jā, un ka tagad, pēc tā, ka mēs par to esam sākuši runāt, tādi gadījumi ir kļuvuši biežāk, vai ne? Ko varētu izsecināt no šādiem komentāriem, vai tas tā ir? Te viens anonīmais raksta, ka aizrāda šoferim, lai Rīgas satiks šoferis izmet tev ārā no transporta, es tomēr pacietīšos, ka viņi moc pie sarkanajiem. Nu, cilvēks jau tā kā ir vīlies, laikam, savā mēģinājumā aizrādīt. Bet viņš apliecina, ka moc pie sarkanajiem. Nu jā, bet jautājums, ko viņš pasaka, vai ne? Es esmu gatavs riskēt acu mirklīgā miera labad, vai ne? Pat ja mēs tagad iekļūsim nopietnās ziepēs, man tas Bet ir taču veidi, tam autobusam, viņš sabiedriskais transports, ir kaut kādas tur GPS un kādas kameras, un to var pasūdzēties vienkārši tam autobusu parkam. Tev nav jālamā tas šoferis varbūt pat. Bet arī taču to komentāru var pateikt pieturvietā. Tā doma tāda, ka liekas, pasaku, un laidies. Jā, nē, jebkurā gadījumā, man liekas, tas mūsu stāsta morāli iepriekš jau nebija tā, ka tagad braukšanas laikā mēs rekomendējam tos blakus sēdētājus, vai, teiksim, autobusa pasažierus, ka viņi tagad trobelē to vadītāju, bet, teiksim, brīdī, kad ir iespējams, piemēram, tā kā, kamēr uzņem pasažieru vai izkāpja. Tad tajā brīdī var pateikt, ka bija reāli bail. Ja? Bet tas arī būtu jāsaka. Es joprojām domāju, visticamāk, ka tur kaut kāds tiešām arī ir bijuši pēc būtības kaut kādas ziepes. Nav labi braukt pār sarkano, it īpaši sabiedriskais transports. Tas nav risks ar 2, tas ir 20 cilvēkiem vairāk. Tam 20 reiz 20, jo tāda autobusu reizē parādīties katrs no savas ielas. Bet te ir paralēlā tēma, tas, ko tu Paul teici, ka autovadīt, šofera algotājiem jau arī ir jāiesaistās visā tajā pasākumā, jau, un ir jau tie telefonu numuri uz smago aizmugurējās daļas. Dažām tam transporta kompānijām rakstīt. Jā, viņiem ir. Kā es braucu, un telefonu numurs. Bet tas jau nav šofera telefons. Bet esat zvanījuši? Es neesmu zvanījis. Es nevienreiz piezvanīju. Kas bija pat lielākā mācība. Man, kaut kā gadījās, ka es sēdēju blakā, man bija laiks zvanīt. Es tagad uzzvanu uz to telefonu, bet viņš labi brauc, nemir kādu vainu. Man tajā telefonā saka, jūs tagad piezīmēšu to un to kantori, un lūdzu, pastieties pašus sev, vai jūs šobrīd nesat pie stūres ar telefonu rokās, un ja nesat, tad turpiniet stāstīt. Un es pateicu, ka tas cementu vedējs ļoti labi brauc. Jā. Bet tajā telefonā bija pat tik gudra lieta, kā tajā atbildētājā. Vai tik tu pats neesi aizrāvies tagad pie stūres kaut kam zvanīt? Man ienāca prātā, reflektējot par to, ko mēs runājam, viens piemērs, kas no pirmā uzmetiena ir nosacīts, saistīts ar mūsu tēmu. Bet tā kā es ar doktorantu grupām braucu uz dažādām valstīm šad un tad vērot, kāda tas izglītības process vispār notiek. Mēs bijām Vācijā kompetenci centrā, kurā dažādas profesijas pārstāvjus sagatavotāji skaitā automehāniķus. Un ko mēs redzam tajā telpā? Ir pusmašīna, tā tad ir motors un sarkanas garāžas durvis. Mēs sakām, kāpēc tev vajag viņiem tās sarkanās garāžas durvis? Un tie pasniedzēji saka, viņam jau ir jāmāk ne tikai salabot tas motors, viņam ir jāmāk sarunāties arī ar cilvēkiem, kuri ienāk garāžā. Un tad tās garāžas durvis ir simulācijas. Tad nāk klients. Tā kā tā teātra skatu ir priekškarstās. Jā, klients atver, nāk iekšā, un tad tam mehāniķim jāprot arī sarunāties. Un te varbūt ir kaut kāds jauns, no izglītības perspektīvas, jauns kāda niša, ja, jo pavisam noteikti atgriezīsimies, lai mums būtu gredzenveida kompozīcija pie kuģa kapteiņiem un pie pilotiem lidmašīnas. Viņiem ir precīzi algoritmi par atbildību, par komunikāciju un par rīcību. Un mēs zinām, ka lidmašīnās
mēs droši, tur gan ir stjuards, kam mēs ziņojam par bīstamām situācijām. Un iespējams, domājot par visu šo mūsu kampaņu, mums būtu jāpadomā arī par tām sarkanajām garāžas durvīm vai sarkanajām autobusa durvīm, gatavojot, pieņemot darbā cilvēkus, arī to aspektu ņemt vērā, kāds viņš ir starppersonu komunikācijā. Mēs tikko uzspridzināja tēmu, jo tas tiešām ir, man liekas, nezinu, vai kāds Latvijā māca automehāniķiem runāt, diez vai kāds māca autobusu šoferim iecietīgi ar tantiņu papļāpāt, kuram ir iedzims, tas var izlaidies tantiņas ar pieturam, ja tur viņi dzīvo, bet puse noteikti spītīgi vedīs prom. Tur ir ko darīt. Vienkārši citu valstu pieredze. Nē, es vienkārši domāju, ka tā atbildības izjūta, teiksim, domājot par autobusu vadītājiem, tramvaju, trolejbusu, tas nav, tas ir 20, 30 cilvēku drošība. Un arī tas, labi braukt pār sarkano ir slikti, protams, bet varbūt, ka izdosies, varbūt, ka viss būs ok, bet kāpēc uz cilvēkus? Arī viņu to pašsajūtu, viņi draņķīgi jūtās. Un man arī no savas pieredzes arī var teikt, tā sajūta, ka tu sēdi sabiedriskā transportā un tu bliež pie sarkanā. Tas nav patīkami. Un gan jau, varbūt, ka ir kaut kādi krustojumi, kur tu varbūt tipiski nekas jau nenotiek. Bet tas ir kaut kāda tāds kropļojums pašā tajā domāšanā. Mēs, pārkāpjam, tāpēc, ka mēs gribam būt plūsmā, pārfrazējot arī kādus no tiem ātriem braucējiem, bet uz kā rēķina? Vai tas ir laba drošība, bet arī vienkārši pašsajūta. Mēs esam daļa no tā procesa, arī tie, kas sēžam blakus. Bet tajā autobusā to braušanu uz sarkanā, man liekas, tā kā ļoti provocē vadība un grafiks. Viņam jābūt tajā minūtē pieturam, tad viņš, ka jūs man spiežat uz to grafiku, tad man nākas braukt šitā. Jā, bet redz, tas ir tas princips, uzvarētāji nesteidzās un steidzīgie neuzvar. Šitas labs. Un tas vienā vai otrā brīdī atspēlējās. Vienkārši, tas jau pāris tūkstošu gadu sana patiesība. Tu viņu bieži tieši laikā pateici, man liekas, ļoti prātīgi. Un vēl mums cilvēki saka, tie, kas velkās, izraiši to, es nesaprotu tieši saistības ar to, tiem, kas velkās un pārējiem, kas apdzina ar tiem, kas komentē. Tas, laikam, vienkārši sāp cilvēku izklīdz, tam nav tie. Nē, tā jau arī tēma, ko var aizrādīt. Man šķiet, ka tu brauc neadekvāti lēni šobrīd, jā. Jā. Tas, es domāju, no tādu skatu punktu ir arī aplūkojums. Bet tas, kāpēc brauc lēni? Tas varbūt tāpēc, ka tu esi noguris. Tu brauks ātri un izraisīs avārijas situāciju. Bet to jau līdzbraucējs visticamāk arī zina, vai ne, kas ar to vadītāji ir. Reizēm varbūt aizpļāpājies. Aizpļāpājies arī ļoti mierīgi. Un tad es saprotu, ka es braucu absolūti. Ja zīme 70 beigusies, tu kā nomet, tā brauc. Jā, un tad ļoti labi, ka man kāds pasaka, pagaid, šitam jau uz 90 var braukt. Vēl te sūdzās, ka veci cilvēki esot diezgan daudz, bet tie baigi bīstami esot. Kā mēs to varam vispār saprast? Redzi, par šo tēmu es esmu pietiekami daudz domājusi un runājusi, jo tas ageisms ir mana tēma. Diskriminācija uz vecumu pamatu un dažādas lietas. Redzi, bija vienu brīdi mēģinājums mums man liekas, Saeimā nolikt vecuma cenzu, līdz cik gadiem drīkst vadīt automašīnu, bet te ir tāda lieta, ka ir bioloģiskais vecums un ir funkcionālais vecums, un tas funkcionālais vecums ir ārkārtīgi atšķirīgs. Baigā šķērēt. Man šķiet, ka šobrīd Latvijā šādi te vecuma ierobežojumi nav, bet tā ir katra paša cilvēka atbildība, bet vai viņa līdzcilvēku atbildība par to, ka vajadzētu saprast, ka būs gana. Ja? Mēs jau arī daudz varētu izdarīt to, ka šiem cilvēkiem gados, kuriem neiet, vienkārši būtu, likums, nav likums, vai rādi nopirktu mašīnu, kurai ir līnija asistents un adaptīvā kruīze. Viņš jau nekur nevarētu īsti ieskiet un nevarētu īsti no joslas aizpildīt, pat ja viņš nezina tur, kas viņu notiek. Ja?
Tā kā kaut kā tehnoloģijā mēs to varētu saglabāt, un tas, lai būtu ātrāks ceļš, nekā vienkārši viņam atņemt tiesības un likt sēdēt mājās. Kā jau varētu būt arī pārbaudas, ir jau jā, valsts, medicīnas, bet mums jau arī ir medicīnas pārbaudas. Jā, bet viņas jau pārsvarā ļoti formāls. No tad vajadzētu tam būt sabiedrības, kopējā sabiedrības novecošanas tendenču kontekstā, tām medicīnas pārbaudēm autovadītājiem, piemēram, pēc 70 vai 75, vajadzētu kļūt nopietnāk. Jo var jau pārbaudīt fizioloģisko funkcionēšanu, kognitīvo funkcionēšanu. Tas viss ir pārbaudāms. Bet tu arī teici, ka bija kaut kāda pieredze? Nē, man pieredze tā, es laiku kāds 3 reizes esmu gājis tām pārbaudēm cauri, kāds 30 gadus brauc. Un ar katru reizi tas paliek formālāk. Varbūt tā bija sagadīšanās. Es nezinu, cik tas bija universāli. Bet... Man liekas, mums jāuzmanās vienā aspektā, ka faktiski tie vecāki gadagājumi braucēji, viņi jau nav tas lielākais īpatsvars, kas taisa, teiksim tā, ziepes uz ceļa. Un lieta tāda, ka tas tipiskais variants, tad vecāku gadagājumu cilvēkiem, tad tā reakcijas ātrums tur nav tik optimāls un redzes leņķis un dzirdes kvalitāte. Un redzes funkcijas un tā tālāk. Bet ir cita lieta, ka tam jau var arī tas braukšanas stils adaptējās. Vienkārši tas jautājums, vai mēs esam iecietīgi, ja ir cilvēki, kas brauc lēnāk. Viņi brauc ļoti, neveido avārijas situācijas. Viņi brauc ļoti rūpīgi, ar ļoti lielu apzinīgumu izjūtu. Manuprāt, šādi cilvēki ir tajā satiksmes kopienā vēlamāk, un ar viņiem ir mazāk problēmas nekā tie pārgalvīgie, kuriem liekas, ka plūsma tiek traucēta, kur ir jābrauc 90, viņi brauc 120 un plūsma tiek traucēta. Bet es Jurģi zinu, ka ir katrs, kurš brauc ātrāk par tevi, ir trakais, un katrs, kurš brauc lēnāk, ir vienkārši ņērga. Jā, tas skaidrs tā. Bet runājot vienkārši par vecāku gadagājumu braucējiem, es vienkārši gribētu teikt, ka tas varbūt tas nav tā lielākā problēma kopumā. Man liekas, ka vienkārši vairums cilvēku, kuriem nav varbūt kaut kādi patoloģiski traucējumi, teiksim, kaut kādi nerdeģeneratīvi traucējumi. Ir visādi. Normālā novecošana, viņi ir pavisam sakarīga un labi vērtējama. Mēs visi būsim pakļauti. Tā kā es gribu teikt tā, ja mums paveiksies. Bet ja mums paveiksies, tad vienkārši varbūt, kā lai tu saka, mēģināsim būt toleranti pret tiem vecāku gadagājumu braucējiem, jo viņi patiešām ir rūpīgi, viņi ir apzinīgi, un man liekas, ka kopumā, es citu valstu statistiku intereses pēc pāris reizes esmu paskatījis, tad tie vecāku gadagājumu cilvēki, tā nav tas lielais pīķis. Jā, bet to jautājums arī, ka sabiedrība vispār noveco kopumā, vai ne? Tas ir līdz ar to viņi varēs būt vairāk, man nobalsos par tādu kārtību, kā viņi paši gribēs, jo viņi būs vairāk. Jā, bet tā realistiski iedomāsimies, ka tā nākotnes sabiedrība būs vecāka. Jā, teiksim, tā doma, ka mums vecuma cenas, tas vienkārši tāds bezobains risinājums situācijā, kura būs reāli. Kuram tagad ir kaut kāds gudrais gredzens vai gudrais rokas pulkstenis, kurš kaut ko jau pulsu un spiedienu mēr, jau kaut kādas ziņas tev pados, ka kaut kas nav varbūt, bet laicīgi. Bet tagad mēs esam tā kā jau tādā vasaras pavasara priekšnojautās, un cilvēki pēc statistikas visgludākajā saulēnā laikā avarēja visvairāk. Man liekas, ka viņi avarēja vairāk, tāpēc viņi brauc pa citiem maršrutiem nekā ziemā pieraduši. Uznāk kaut kāda bezbēdība, un ko mēs varam novēlēt beigās? Es vienmēr domāju, vai šo te datu gadījumā ir ņemts vērā fakts, ka satiksme vispār ir intensīvāk. Ja? Tā kā es kaut kad biju pievērsies šo datu kops analīzei, un ja paskatās, ko tajā oficiālajā relīzē saka, tad sanāk, ka vasarā ir riskantāk braukt nekā ziemā, bet vasarā vienkārši vairāk brauc, un šajā analīzē parasti neņem vērā šo te faktu. Ja mēs neutralizējam attiecībā pret satiksmes intensitāti, nav tā, ziema tomēr ir riskantāks laiks, kad vadīt auto. Cilvēki ir prātīgi, ziemā līst lietas vai sniegs, tu redz, ka viss plūsum tā kā... Bet ar visu to sanāk ziepes. Tā kā mums tev ir ko pētīt un pētīt. Ir ko darīt. Ko lai jums mierīga vasara. Paldies, ka atnācāt. Un es domāju, ka mēs atkal dabūsim kaut kādu lērumu komentāru, kur atkal mums ļaus paskatīties pasauli citādi. Un tikai tā kopā runājot, mēs nonāksim pie drošākas sabiedrības, kur dzīvos ilgāk. Jā. Paldies jums!